Labvakar! Katru gadu maijā zied ievas, pienenes un kāstaņi. Tāpat arī katru gadu maijā hokeja fani ievingrina balsis un rotājas karoga krāsas tērpos, jo jāatbalsta taču savējie hokeja mačos. TV3 komanda ar atbalstītāju pulku kopīgi skatījās Latvijas-Itālijas spēli un baudīja ledus šovu. Uz šī kluča gan hokeju spēlēt nevarot ledus atšķirību dēļ. Nē, šis ir daudz tīrāks, destilēts ūdens šis ir. Un speciāli saldēts speciālās saldētavās. Hokejam par godu sanākušie baudīja ledus bāra dzērienus un atklāja mums savus hokeja skatīšanās paradumus. Kad ir kaut kādas nervozas tādas situācijas, man patīk bišķiņ tā plaukšināt. Nagus es negraužu. Es zinu, man ir viens paziņa, kurš tad, kad ir hokeja laiks, te viņam pirksti ir asinīs. Jā, lec un rokas atsit noteikti. Jūs esat gatavi, jā? Jā! Jā! Nē! Jā! Pīpī, lohi, ko jūs atkal darat? Daži atzinās, ka hokeja skatīšanai piestāv arī našķi. Man ļoti patīk tas kokteils, ko gatavo man mazākā meita. Apelsīnu sula ar ūdeni. Vismaz, vienu pudelī pa periodu vajag vienu kausiņu, jā. Pārliecinājāmies arī, ka hokejs latviešiem tiešām ir teju sirds sporta veids. Jā, es šodien esmu pārcēlis tenis treniņu pa stundu vēlāk. Šodien, godīgi es atzīšu, es hokeja dēļ neaizbraucu uz meža orientēšanās sacensībās skriet. Tālūk, maijā visapkārt pulsē hokeja dzīves stils ar saviem niķiem un stiķiem. Turisma sezona ir sākusies, tāpēc, lai jūs būtu informēti, kur atpūtināt sagurušās kājiņas ceļojuma laikā, mēs sagatavojām sižetu par netradicionālām viesnīcām pasaulē. Arī viesnīcu sfērā mēdz būt izņēmumi. Tā, piemēram, Amerikā atrodas viesnīca, kas ierīkot lidmašīnā un pārsteidz ar visai kosmisko interjeru. Visai mīlīgs izskatās arī amerikāņu milzu suns, kura iekšienē ir hostels un kuru radījuši lieli suņu mīļi. Savukārt Panamā iespējams nakšņot antīkā observatorijā lietus mežos ar izcilu skatu un iespēju vērot putnus. Čīlē ierīkota viesnīca ūdenskritumā. Bet Floridā var mitināties zemūdenē. Tiesa gan, tajā nokļūt var tikai ar akvalangu. Kas vieno literatūru un dizainu, vienā no jaunākām Pēterburgas viesnīcām Soņa interjers ir veidots pēc krievu rakstnieka Dostojevska romāna Noziegums un sods motīviem. Stils bez tabū pirmoreiz apmeklēja viesnīcu, kur interjers veidots sapludinot jaunākos dizaina brīnums un krievu tautas literatūras pērles. Slavenā krievu klasiķa Dostojevska darbs Noziegums un sods vārda tiešā nozīmē izlasām staigājot pa viesnīcas tepiķiem, gan arī lasot citātus uz numuriņu plāksnēm. Поднимаясь с этажа на этаж, вы читаете роман. Гуляя от номера к номеру, вы читаете одно предложение за другим, знакомясь с текстом. Mūs īpaši sajūsmināja modernizētie baltie bērzi viesnīcas lobijā, reģistratūras leti, kuru tur mazās matrioškas, viesnīcas restorānā pielaikojumie kokošņiki, vainagi un galdiņi, kas veidoti kā Pēterburgas karta. Это сделано очень деликатно, без преувеличений. И находясь в этом ресторане, вы не чувствуете, что вы слишком переполнены русской культурой. Viesnīcā mītošie ļaudis savos numuriņos var mēģināt rakstīt savus daļdarbus pie galdiņa, kas ir tieši kopija Dostojevska rakstām galdam. Mēs viesnīcā sastapām vairākus jaunlaulāto pārus, kuri atzina, ka pēterburgieši sajūsminās par saviem dižajiem literatūras klasiķiem un baudīt viņa gara klātbūtni 21. gadsimta modernā ietērpā esot pavisam kas īpašs. Pēc viesnīcā pavadītās nakts dzimstot ģeniāli bērni. Ticiet vai ne, taču jaunlaulāto numuru visi aizņem. Vai cilvēks var apēst 160 litrus saldējumu? Viens pats, protams, nē. Mēs nesen pabijām modes skatē, kur ļaudis gandrīz peldējās gigantiskā saldējuma vannā. 160-litrīgais saldējuma baseins gan drīzāk līdzinājās ierastais saldējuma vitrīnai. Ar saldo plombīru tirdzniecības centra Spits modes skatē mielojās arī pašmāju slavenības, kuras izrādās ar kaloriju skaitīšanu ir uz jūs. Cik saldējumā ir kaloriju? Man liekas, kaut kur 26. Es nezinu. Goda vārds nezinu. Man netraucē. Ja arī cik viņš ir daudz būtu, man netraucē. Saldējs krējums, pieniņš, cukuriņš. 1000. Diezgan daudz. Trekns. Es daudz ēdīšu, laikam, tad es nevarēšu tādā skatā ierasties uz modes skati. Šoreiz saldējums netraucēja uz modes mēles gozēties dejotājiem, mūziķiem un sportistiem, kuri mums atklāja savas stila noslēpumus. Jo mazāk drēbļu, jo labāk patiesībā man ir tā. Sekot sev līdzi, iedegums, sportiskā figūra, veselīga ēdiena un spilgtas krāsas.
Košas krāsas, jēstra aksesuāri un strīpas dominēja arī peldkostīmu skatē. Uzzinājām, kas piesaista stiprā dzimuma skatienu. Man patīk, kad meitene izmanto savā vasaras tērpā vai pludmales tērpā kādu lakatu, lai meitene vienkārši ir pārliecinoši par sevi un nedomā pārāk daudz par to, ka te tagad visi veči siekalainām sejām skatās uz viņu. Man piesaista smukas meitenes ar labām figūrām un tādu mūziku. Romantiski. Var dzirdēt mūziku, jā? Mūzika un kustības. Un, protams, arī domas, piesaista fantāzijas. Labāk bez tērpa arī. Ja ir ko parādīt. Ko es runāju vispār? Mums skaidrs ir viens. Pludmales sezona var sākties. Galvenais ir nezaudēt skaidru prātu vasarīgās štātas meklējot. Baudam pavasari un tiekamies atkal pēc nedēļas otrdienas vakarā. Atā!